Es nezinu, man ir grūti iztēloties kaut kādu konkrētu kļūdu, tāpēc, ka katra lieta, ko es daru, varētu tikpat labi būt uzskatīta par kļūdu. Vai iestāties KPV varbūt bija kļūda? Šis ir podcasts Drosme kļūdīties, kur dažādi cilvēki nāk un dalās savos drosmes stāstos. Es esmu Dārta Menziņa, un kopā ar tevi es iedvesmošos klausoties šajos stāstos. Un mēs arī šajā podkāstā negribam slēpt savas kļūdas, un mēs gribam vairot cilvēcīgo kopā. Sveiciens visiem, kas klausās vai skatās. Šodien pie mums mūs ir pagodinājusi Beata Jonīte, kas mums vairāk pastāstīs, mūs iedrošinās arī uzņemties kaut kādu drosmīgu rīcību ar saviem stāstiem. Un, paldies tev, ka tu esi šajā periodā ar mums, tāpēc, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tu noteikti guli, 2 stundas maksimums. Un tiešām, šis, manuprāt, ir moments, kur liela daļa no mums ļoti paļaujas uz to, ko tu dari. Un, lai vispār izstāstītu, ko tu dari, tad tu esi Centra Smārta interešu aizstāvības nodaļas vadītāja un Jaunās vienotības partijas ētikas komisijas locekle. Jā. Varbūt ir vēl kaut kas, kas būtu svarīgi pieminēt. Kas aktīvists. Tas ir aktīvists. Labi, bet tāds varbūt muļķīgs jautājums, bet kas tev tāds aktuāls šobrīd? Es zinu gan. Jā, šobrīd, protams, ir ļoti karsts periods, tāpēc, kā mēs visi zinām, Saeimā tiek virzīta Stambulas konvencijas denonsēšana, un man personīgi vienkārši šis ir tā ir sirdslieta un sirds darbs, nevis tikai tāpēc, ka es strādāju Centrā Mārta, bet vispār es par Stambulas konvenciju rakstīju savu maģistra darbu. Jā. Tas iet tiešām vairākus gadus atpakaļ vēl viss stāsts, un man šī tēma visu laiku ir rūpējusi, un es atceros, biju ļoti sašutus par to, ka viņi nebija ratificēti pirms tam. Un tad tas bija riktīgs ceļš arī iesaistoties Centrā Mārta un varot strādāt ar visiem šiem ekspertiem un gūstot visas tās lielās zināšanas, virzīties uz to ratifikāciju. Un tas bija tāds full circle moment, ka tu sāc ar kaut ko, kur tu to pēti, un pēc tam tu nonāc tie aktīvismu pusē, un tad tu nonāc tajās Saeimas sēdēs un komisijās, un tad ir tas balsojums tajā 30. novembrī. Es atceros, es tā raudāju tiešām no laimes, ka tas notika, jo es vienkārši apzinājos, cik šis ilgtermiņā palīdzēs mainīt daudzu cilvēku dzīvības. Un tad tagad vienkārši no kurienes ir sācies tas, kas tagad ir sācies, un mēs visi esam, tas visiem ir šoks, un mums pietiek citu darbu, pie kā strādāt un ko virzīt tālāk, bet mēs tagad pēkšņi esam 2 gadus vecā pagātnē un cenšamies darīt un atsaukt lietas, kuras neko izņemot labu nav sabiedrībai devušas. Tā kā ir baigi grūti un bēdīgi, bet situācija. Cepurinos tev, ka tu vispār spēj vēl kaut kā saglabāt veselo saprātu šajā momentā, bet tieši, tu rakstīji maģistra darbu saistībā ar šo dokumentu, Stambulas konvenciju. Un Oksfordā, starp citu, jā. Es tieši gribēju tev jautāt, vai tad, kad tu rakstīji par šo dokumentu savu darbu, vai tev vispār, vai tu aizdomājies, kā tev šis dokuments dzīvē ies līdzi? Nē, noteikti nē. Tā kā tajā brīdī man vienkārši, par cik es biju pirms tam strādājusi, man ir ļoti kolorīta arī tā kā politiskā pagātne un tā tālāk, bet es biju strādājis iekšlietu ministrijā, un tieši tie gan bija Covid gadi, bet man izdevās palīdzēt izvirzīt vienu likumprojektu, kas bija tieši saistīts ar policijas izsaukumiem un anketām, ko tagad aizpild šos vardarbības gadījumos. Un man tā tēma tieši par vardarbību ģimenē nenormāli ieinteresēja, un tad es gribēju to paturpināt vienkārši ar to, ka ir šī konvencija, par viņu ir tik daudz mītu, un es gribēju saprast savā tajā pētījumā, kāda ir tā praktiskā ietekme tam visam, un saprast, vai valstīs, kuras ir viņu ratificējušas, salīdzinoši ar valstīm, kas ir tikai parakstījušas, vai tur reāli ir kaut kāda atšķirība tajā rīcība politikā un, plānošanas dokumentos, kampaņu daudzumā, un tad es salīdzināju Igauniju ar Latviju. Un tāpēc, ka tas ir maģistra darbs, nebija arī resursu laika pētīt visas Eiropas valstis, tāpēc tu izvēlēs kaut kādas, es izvēlējos 2, un es reāli redzēju atšķirības, un man sanāca arī daudz pētīt gan par tiem mītiem, gan
ko dažādās valstīs eksperti un juristi un stāsta arī par tām tēmām, kas ir tas vārds gender visur tagad pieminētais. Tas ir trendīgi tagad. Jā, tas ir mega trendīgs vārds un par visām šīm lietām. Un vienkārši secinājums bija tāds, ka tiešām, piemēram, Igaunijā, viņiem stipri pa to laiku, ko viņi bija ratificējuši, bija uzlabojušās lietas. Un tad tā kā tur vēl pagāja laiks, kamēr es sāku reāli pie tā strādāt, bet es dzīvē nebūtu domājis, ka es būtu tik cieši ar to saistīta, bet man liekas, ka kaut kas iekšā zināja, ka ir iemesls, kāpēc tā kā man tā tēma tā rūpēja, un tad es tik tieši tagad to visu palīdzu virzīt un bīdīt. Bet vai es pareizi sapratu, ka kad tu varbūt nebija plānojis tik ļoti par šo tēmu strādāt, bet tad, kad tu iegāji politikā un izjūti uz sevi visu spiedienu, ka tad tieši tu jūti, ka šī tēma ir vēl aktuāla un ka par viņu ir jārunā? Jo pa lielam man tas viss ceļš ar tādu vispār interesi, tādu pastiprinātu par dzimumu līdztiesības jautājumiem sākās 2018. Gadā laikam, kad es kandidēju Saeimas vēlēšanās no politiskā spēka KPVLV. Un tajā laikā es atceros, ka tad tur bija tā vide ļoti arī atbalstoša, un tur bija ļoti daudz tādi jauni, aktīvi cilvēki, kuri man arī es ar viņiem, es tur iesaistījos vienkārši pa lielam diezgan nejauši man piedāvāja vienkārši darbiņu palīdzēt vienai no deputātēm. Viņa tā laikā vēl nebija deputāte, un caur to es vienkārši vienā brīdī izdomāju, ka es arī varētu kandidēt. Es kandidēju, un vienkārši es esmu diezgan aktīva un visu kaut ko darīju un palīdzēju, un tad beigās sanāca, ka manī pasauca tā laika ekonomikas ministrs Ralfs Mīro pie sevis par padomnieci. Man tā likās brīnišķīga iespēja arī vienkārši pašai mācīties. Protams, cik tev bija kaut kādi 23, jā. Tas ir diezgan. Un es strādāju tieši ar komunikācijām. Komunikācijas jau mana tēma bija no kaut kādas 15 gadu vecuma. Un tad sākās nenormāls tāds naida vilnis, un es pirmo reizi uz savas ādas tiešām izjūtu, kā tas ir būt jaunai sievietei, kas kaut ko mēģina darīt. Tāpēc, ka tas, cik daudz es tajā laikā, un tagad naidīju komentāru atkal, tagad ir aktuāla tēma, bet tajā laikā bija ļoti daudz pārmetumu, jo es studēju, piemēram, es arī studēju Lielbritānijā, man pamatizglītība ir ekonomikā. Mans bakalaurs ir ekonomikā, un es gāju strādāt ekonomikas ministrijā par komunikatoru. Viens ir, ka es komunikāciju jomu diezgan labi pārzināju un turpinu pārzināt, bet arī otrs, ka nav tā, ka mana pieredze un izglītība nav saistīta ar to tēmu, bet lielākā daļa to komentāru bija par to, kam viņi ir atsūkājusi, lai tur tiktu, ar ko viņi ir pārgulējusi, un ļoti daudz pārmetumu vienkārši, protams, par kaut kādām mistiskām manām saistībām ar tā laika ekonomikas ministru, un tad vienkārši tu saproti, ka tu to lasi, un neviens vispār neuzdod jautājums, kas tu esi, no kurienes tu nāc, kas tevi interesē vai neinteresē, vienkārši redz jauna sieviete, ir tikusi kaut kādā amatā, ir tikai viens veids, kā jauna sieviete var tikt šajā amatā. Un arī neviens nekad neuzdod jautājumus par tādā gadījumā sistēmu, vai nenosoda to vīrieti, kurš, ja šī sistēma tāda būtu, tad visi pārmetumi ir uz mani. Bet varbūt vēl tad var izstāstīt, kam tu biji atsūkājusi vai pārgulējusi, lai tu tur tiktu? Tieši nevienam. Žēl, bet nebūs ieteikumu. Nav tik skandalozs stāsts, diemžēl. Nav ieteikumu, jo man liekas, ka šeit cilvēkiem grib tos ieteikumus, pie kā, kuru tad vajag satikt. Bet tu minēji par KPVLV, man liekas, kad man gribas bišķiņ par šo parunāt, jo, man liekas, daudziem, kas tevi zināja, bija nedaudz šokējoši, ka tā bija partija, kur tu izvēlējies tajā laikā atbalstīt. Un, vai tu gribi pastāstīt īsumā, kāpēc tu toreiz aizgāji to ceļu? Es nesaku, tas ir slikts ceļš, bet vienkārši netipisks. Tas bija ceļš, jā. Sanāca tā, ka es biju atbraukusi no universitātes, un es tajā laikā vispār paralēli tām visām studijām un visam es nodarbojos ar kaut kādu satura radīšanu un daudz video filmēju, un vienkārši sanāca, ka man vienu dienu piezvanīja tagad Saeimas deputāta Linda Liepiņa ar jautājumu, vai es nevēlos nākt viņai par palīgu kampaņas laikā. Un man vienmēr interesēja politika, un es īsti nebiju tik ļoti, jo man tajā laikā bija 22, man liekas, es nebiju tik ļoti pati iedziļinājusies partiju lietās. Es vienkārši interesējos par politiku kā tādu, un bija šāda iespēja. Man bija tāds, man tā būs laba pieredze, daudz iemācīšos, paskatīšos, kā lietas strādā, kas lācītiem vēdrā, kā strādā no iekšpuses. Un es tīrais intereses piekritu, un tas bija nenormāli interesanti vienkārši būt partijā kampaņas periodā, vēl partijā, kurai tajā laikā gāja nenormāli labi. Viņi bija ļoti saliedēti, tur bija daudz ļoti aktīvu jaunu cilvēku. Un man liekas arī tagad, protams, skatoties apakaļ, loģiski, ka tas bija populistisks politiskais spēks bez jautājumiem, bet viņš manā ieskatā nebija destruktīvi
destruktīvi populistisks. Viņš nevienā brīdī tā kā neapstrīdēja, piemēram, Latvijas esamību Eiropas Savienībā vai kaut kādas demokrātiskas vērtības. Viņš vienkārši bija vērsts uz tā kā pāris skaļām personībām, kuras pēc tam savā starpā sastrīdējās un partija izjuka. Bet, ja pastījās uz to Saeimas programmu, principā es to programmu pati personīgi pilnīgi atbalstīju. Tur bija daudz lietas saistībā ar izglītības reformēšanu, saistībā ar tiesu sistēmas uzlabošanu. Tā programma nebija pati par sevi slikta vai neatbalstām, vienkārši tas komunikācijas veids tajā partijai bija tajā laikā tā kā neordinārs. Nu jau mūsdienās tā ir tagad norma. Bet man liekas, arī bija ļoti interesanti pēc tam, tajā tālākajā periodā, kad jau sākās arī kaut kādas ķīvēšanās savā starpā par to, vai iet vai neiet valdībā. Es 3 mēnešus biju tāda palīdz Gobzemam, kas arī bija interesanta pieredze. Bet tu satikusi tā teikt, skaļākos vārdus noteikti. Jā, bet tu to visu vienkārši redzi no iekšas un saproti, kā strādā politika, kā strādā kaut kādas dažādas ietekmes sfēras. Un man tas vienkārši nenormāli daudz iemācīja arī komunicēt ar ļoti dažādiem cilvēkiem, ar ļoti dažādām vērtībām un spēt atrast kaut kādu vidusceļu, tāpēc, ka man liekas, ka beigās jau atslēga visam un kaut kādiem panākumiem arī kādiem ir spēja veidot dialogu. Un arī ar visu to, kas varbūt bija tāda tipa partijā. Piemēram, man sanāca izvirzīt reāli vairākas labas lietas, un tā kā es nevienā brīdī nekāpu pāri savai sirdsapziņai vai nedarīju kaut ko, kas ir pret manām personīgajām vērtībām. Tā kā man neviens to nekad nespieda. Un tādā ziņā, kad ir tik jauns politisks grupējums, kurā nav struktūra un nav vēl kaut kāda stingra noteikuma, jo ļoti daudz arī tai partijai pārmet to, ka viņai nav vērtību. Jā. Un es varu piekrist, tāpēc, ka man bija savas vērtības, citiem cilvēkiem bija pilnīgi citas vērtības. Man neviens neštopēja tā kā atbilstoši savām vērtībām darīt kaut kādas lietas. Un tas tā kā deva arī man kā jaunam cilvēkam ļoti daudz visādas iespējas. Un, piemēram, tas, ko es biju minējis par to likumprojektu, kas bija par policijas anketām. Ka tagad, principā, to pieņem 20. gadā, tajā laikā es jau biju priekšlietu ministra, viņa padomniece, un tas bija kaut kas, kas vienkārši nonāca uz mana galda. Man bija tāds, kā šis nav sakārtots, jo viņš 3 gadus vienkārši klejot pa ministriju kabinetiem par to, ka ir obligāts pienākums uz izsaukumu policijai, kad ir vardarbības gadījums, atbraukt, aizpildīt anketu, aizsūtīt sociālajam dienestam, un sociālais dienests sazinās ar cietušo. Jo, pirms tam bija tā, ka vienkārši policija brauc uz vienu un to pašu izsaukumu 8 reizes, 9, un 10. jau tur bija slepkavība. Mēs zinām arī slavenāko gadījumu. Tā mēdz, diemžēl, gadīties. Un tad šis bija veids, kā sakārtot sistēmu, un man bija daudz entuziasmu, kāpēc šis nav sakārtots. Un es atnācu pie ministra, viņš man deva zaļo karogu, daries apmēram, un tad arī šito sanāca izbīdīt. Un es pati tur samanedžēju tikšanās ar dažādiem, ar vairākām ministrijām, un sataisījām darba grupas, un pēc tam tas viss burtiski pa 2 mēnešiem aizgāja no tā kā atnākšanas uz mana galda līdz beigās Saeimas balsojumam. Un tagad tas likums jau no 20. gada ir pieņemts. Un ir šādas lietas, kuras tā kā es nemūžam netiktu šādās pozīcijās un nemūžam nevarētu darīt kaut ko tādu, ja es būtu tajā laikā aktīva vai kandidējusi gan jau no tādām lielākām, stabilākām partijām, kur jau ir noteikumi, hierarhijas, cilvēki tur ir daudz senāk. Un tas ir tas kaut kāds bonus jauniem, aktīviem cilvēkiem spēt varbūt izlekt. Un man daudz par to uzdod jautājumus, kāpēc tu tur biji, bet man tas ir kā cilvēkam, kam interesē politika, devis tik daudz vairāk nekā atņēmis. Tā noteikti nebija kļūda. Tā noteikti nebija kļūda, to varētu uzskatīt par kļūdu, bet man liekas, ka katra kļūda ir arī tik vērtīga mācība. Tu arī redzi vienkārši cauri beigās cilvēkiem un saproti, kam tu vari uzticēties, kam tu nevari uzticēties. Bet tad, ja mēs, es arī papētīju visus tavus, es nezinu, vai tā saka, bloga video, un tev bija šis I'm running for parliament video. Es atceros. Un es gribu jautāt, kā atšķiras tā Beāte, kas tagad man sēž pretī, ar to Beāti, kas veidoja šo video? Es nezinu, ir ļoti daudz gadu pagājuši. Es to video filmēju, man bija 2 vai 3, tagad man ir 30. Lielā mērā es joprojām cenšos būt tikpat, man liekas, pozitīva un skatīties uz lietām no tikpat kaut kādas gaišas puses. Bet man noteikti ir vienkārši daudz vairāk reālisma manī, nekā man bija kādreiz. Un es arī zinu,
man nevis vienkārši ir kaut kāds spars cīnīties bez nekāda pamata, bet tā kā ir reāls kaut kāds jau zināšanu bāze, kontakti, cilvēki, tā kā izpratni par to, kā strādā sistēmas un kā notiek lietas, ka ja man kādreiz likās, ka tā kā var izdarīt jebko un var uztaisīt vienkārši revolūciju vēlēšanu sistēmā, pēdējās ziņas par jauno bezpartisko politisko kustību, ka, diemžēl realitātē šie visi ir skaisti saukļi, bet tas ir ļoti attāls no tā, kā patiesībā, kas ir iespējams tā kā demokrātiskā sabiedrībā un kas nav. Un, man liekas, tā kā tas viss entuziasms ir palicis, bet viņam vienkārši ir kaut kāda saprāta bāze parādījusies. Labi, kad varbūt nav cinisms. Man liekas, ka ļoti viegli ir ieiet cinisma pusē, ka tu saproti, ka viss nenotiek tik viegli un birokrātija stopē. Labi vien ir bieži vien, ka birokrātija stopē, bet bieži vien arī tas var ļoti, ļoti demotivēt. Bet tad vai tev nav šobrīd tā sajūta, ņemot vērā arī, ka tu esi tagad tāds konkrēts piemērs, uz ko ļoti daudzi cilvēki tagad izgājuši savu negāciju, savu tagad žļurgu par tevi, un vai nav tāds, vai būtu palikusi pie vlogošanas, nevis, ne? Nevienu sekundi, nē, tāpēc, ka es nezinu, es katru dienu darot to, ko es tagad daru, pamostos tiešām ar domu, ka es nezinu, es jūtu, ka es esmu šīs pasaules, lai darītu tieši šo darbu. Un tajā ir tik daudz nozīmes un ir tā sajūta, ka tu tiešām palīdzi kādam ar to un tam ir kaut kādas ilgtermiņa tālajošākas sekas. Un es nezinu, tas ir tas, kas arī turpina virzīt, jo tas fakts, ka es, piemēram, ļoti apbrīnoju aktīvistus, kā to pašu manu vadītāju, tā kā Ilutu Lāca centrā Marta, kuras šo dara jau 25 gadus, un ir bijuši tik daudz 5-6 gadu periodi, ka tev nav sanācis neko pavirzīt uz priekšu, tev neviens neklausās, un tu vienkārši turpini, un tādā veidā strādāt. Es tiešām apbrīnoju cilvēkus, kas tik ilgmūžīgi dara šo visu, jo man tiešām ir kaut kā paveicies, ka tad, kad es tajā visā tieši aktīvi ielecu lietas, sāka riktīgi notikt, jo vienkārši bija dažādu notikumu un apstākļu sakritība, un tad bija Stambulas konvencija, un tad tiešām aizripoja tas nenormālais progress ar likumu grozījumiem, un visu laiku ir aktīvi, un tu redzi, ka katrai lietai, ko tu izdari un ierosini, viņai ir rezultāts, un tu saproti, ka tas rezultāts, viņš potenciāli ietekmēs cilvēku dzīves, jo, piemēram, arī no mums nāca ideja, piemēram, veikt grozījums likumā, lai būtu seksuālā uzmākšanās definēta. Un tas vienkārši bija pāris sarunas ar pareiziem cilvēkiem, un tas beigās nonāca Saeimas komisijā, un tad to pagājuši gadu pieņēma. Un jau par seksuālu uzmākšanos, man liekas, pēc pēdējām statistikām, kaut 70 cilvēki ir vērsušies, un ir kāds saņēmis administratīvo sodu. Un saprot, ka tās ir, piemēram, 70, gan jau pārsvarā sievietes, kuras ir sajutušas kaut kādu tiesiskumu sajūtu par to, kas pret viņām ir nodarīts. Un tas nav viens cilvēks vai divi, tas ir daudz. Un cik daudz cilvēki ir panākuši to, ka par emocionālo vardarbību tagad ir uzsākts krimināla process. Un tad tu domā, ka katram no šiem individuāliem cilvēkiem ir palīdzēts, un jebkas, kas šobrīd notiek, ir absolūti tā vērts. Tas, ka man kāds uzraksta kaut kādu sliktu komentāru vai kaut kur tur, nosauc mani kaut kādā trīsstāvīgā lamu vārdā, kļūst tieši pilnīgi vienalga, lai viņi to dara. Man liekas, tu esi arī ļoti spēcīgi, jo man liekas, es gribētu ticēt, ka ar laiku mēs visi spējam atšķirt, kam ir vajadzība pievērst uzmanību, kam nē, bet es vienkārši domāju, saturēt sevī to ticību, kad lielākā daļa cilvēku, kas domā, labi, vienkārši neuzraksta to. Vai, tā vienkārši ir. Mēs zinām, ka labos komentārus bieži vien patur pie sevis. Jā. Tā ir, jā. Un es tiešām apbrīnoju to tavu spēju turpināt iet. Tieši šodien, kad es tevi satiku ārpusē, tu biji ar Ruporu, vai kā saucās? Ruporu, jā. Ruporu runāja pa telefonu ar ļoti svarīgiem cilvēkiem. Un man liekas, es nezinu, varbūt varēs parādīt bildi, jo es ļoti centos nošķirt, bet tad būs sliktā kvalitāte. Bet man liekas, ka tu neatkarīgi no tā, kas notiek, kas, manuprāt, daudz arī no mums aptur, ka mums ir bailes arī, ka mēs nokļūsim tā situācijā, kur mūs noraks, ka tevi tas neaptur. Man liekas, tas ir ļoti iespaidīgi. Man liekas, es tiešām esmu vajadzīga vai nevajadzīga, bet izaudzējusi ļoti, ļoti biezu ādu, jo es nezinu, ka tu gadiem saskaries ar to, ka tevi nosoda par visu, par ko jau var nosodīt, neiedziļinoties un neizprotot, un tu saproti, ka beigās tev jau jāiet gulēt ar pašam ar sevi naktī, un jāspēj sadzīvot pašam ar sevi, un es zinu, ka
mana sirdsapziņa ir tīra, un es zinu, ka es cenšos darīt labāko, ko es varu. Varbūt vienmēr var labāk, bet mēs katrs darām, ko varam. Un tad tie ārējie viedokļi, tas ir tikai troksnis. Tāpēc, ka beigās ir svarīgi, ka cilvēki, piemēram, cilvēki, ar ko tu strādā, zina un redz, un tavi tuvie cilvēki un tavi mīļie cilvēki redz un novērtē. Un tā kā tie ir tie vienīgie viedokļi, kam beigās ir kaut kāda nozīme. Tam un tam, ko tu pats redzi un ko tu pats uzskati, un tam, ka tu pats strādā atbilstoši kaut kādām savām morālēm un ētikai. Tā kā, protams, ka tas aizbaida. Tā kā aizbaida, ka tev vienkārši, katru dienu tur komentē un sūta, kaut kādas nāves draudus un kaut ko tādu. Nav forši, tā kā ir biedējoši. Jā, izklausās diezgan nepatīk. Tas ir biedējoši un nepatīkami, bet tā kā es to lasu, un man ir tāds, ejam tālāk kāda starpība. Tāpēc, ka man liekas, ka tā lielā bilde ir tik daudz plašāka un nezinu, ja ļauj sev apturēt kaut kādiem internetu troļiem, kuri slēpjas aiz kādiem anonīmiem nikiem un viņi jau beigās ar šādu valodu un šādiem izteikumiem paši droši vien mājās ar vardarbības veicēju. Tie nav cilvēki, kur viedoklis respektē vai vēlos, lai tas kaut kādā veidā ļauj ietekmēt manu ikdienu. Jā, iespējīgi, bet parunājot par kļūdām, es gribu nolasīt potenciālām kļūdām, ko tu esi teikusi pirms 5 gadiem par kļūdām. Pastaiga, man liekas, tas nebija no tās. Nē, tas ir no 5LV intervijas. Kad tu saki, es precīzi necitēju tevi, es centos ātri pierakstīt. Nezinu, kas tā par interviju. Bet tu forši pat, es nezinu, man liekas, tev nav jābaidās varbūt. Kļūdas gadās, tu teici, ka kļūdas gadās tik bieži, kļūdīties ir dabiski un tas ir nepieciešams. Un tad tu minēji, ka varbūt 3 reizes uzkāpt uz grābekļa, bet 3. tas vairs tik ļoti nesāp un 4. vispār vairs neuzkāpsi. Es nezinu, vai tu atceries, ka tu šo teici, bet tas bija iekšā tās sarunas un man likās, ka tas ir viens veids arī kā pieiet pie situācijām. Un tad es gribēju tev pajautāt, vai tu vari padalīties par kaut kādām situācijām, kur tu esi riktīgi baidījusies, ka tā ir kļūda, un kā tas ir beidzies vai pozitīvi, vai negatīvi, vai abi stāsti, kādi vairāk stāsti par šo? Es nezinu, tā kā man kopumā tā dzīves filozofija, laikam visās lietās attiecībā vismaz tā kā pret sevi, ir nepieiet lietām pārāk nopietni un pārāk eksistenciāli, tāpēc, ka tā kā mēs visi esam tikai cilvēki uz šīs milzīgās zemeslodes, kas tā kā dara, ko mēs varam darīt. Un es nezinu, tā kā man ir grūti iztēloties kaut kādu konkrētu kļūdu, tāpēc, ka tā kā katra lieta, ko es daru, varētu tikpat labi būt uzskatīta par kļūdu. Tā kā, vai iestāties KPV varbūt bija kļūda tajā laikā, kad bija tie 22, tā kā cits teikt, ka jā. Vai no bullshit experience. No bullshit experience ar Andri Kiviču, bet tā kā, vai tā man personīgi bija bišku traumatiska pieredze, tā kā visa tā intervija? Jā, tas nebija patīkami, tā kā, bet vai tā būtu kļūda, tā kā, tas viss ir kā tu to uztver, tāpēc, ka, beigās arī tā man bija, piemēram, rīktīga paraugstunda, kā runāt ar cilvēku, kurš absolūti tevī neklausās. Jā. Vispār tu nekādā galā nevarēsi mainīt viņu viedokli, bet mēģināt viņam tā kā lēnā garā turpināt tā kā skaidrot kaut kādu racionālo tā kā common sense pozīciju par lietu. Un tas ir riktīgi interesanti, ja bet tā kā viņš nesaprot širā, es varbūt mēģināšu paskaidrot širā. Vai varbūt vēl no kādas trešās puses mēģināšu paskaidrot. Bet es tieši gribu nolasīt, man ļoti patika. Tur bija, protams, arī kaut kāda tie žļurgas komentāri. Bet man ļoti patika. Šī tante uzvarēja šajā diskusijā. Kāds tiesnesis saprata, ka tu uzvarēji šajā diskusijā. Bet vēl patika, viņa nesaprot, ka viņa, tur ir drukas kļūdas, bet ka viņa cīnas ar sekām, vienkārši grib labi turpināt saņemt algu. Viņa nesaprot, tad ir komats un beidzās. Un man arī reizēm tā ir, ka es sakot domu un es aizmirstu, ko es vēl pateikt. Bet jā, Viņa nesaprot. Mēs tieši šodien ielikām postu centrā Marta par naudas resursiem, tāpēc, ka es nezinu, es pēdējā nedēļā dzirdēju, ka mēs esam kaut kāds lieši bagātākais kantors visā Latvijā. Tik pastiprināt daudz, man liekas tik interesanti, ņemot vērā, ka mēs esam bezpeļņas organizācija un es strādāju 2 darbos, lai es varētu tā kā normāli dzīvot šo dzīvi. Jā, tā kā tas ir interesanti. Bet es saku arī tāda Kiviča pieredze. Vienkārši es nezinu, es fundamentāli uzskatu, ka tā kā jākļūdās ir un nedrīkst arī sev pārāk pārmest par to, ka tu kaut ko ne tā pasaki. Un es dažreiz, man liekas, mēs visi tā kā, ja sanāk kaut ko ne tā pateikt vai ne tā izdarīt, ka tu pēc tam sev pārmet un tā tālāk, bet jo vairāk tā kā
tu redzi, ka tam ir kaut kāds rezultāts, tu sāc tam vienkārši tā kā slīdēt pāri un neļaut tam sevi ietekmēt. Un vienkārši nevajag uztvert kaut kādas tās lietas pārāk nopietni. Jā, nu, iet uz priekšu. Vai vispār tu uzskati, ka eksistē tāda lieta kā kļūda? Fundamentāli, laikam, nu, labi, ja nu vienīgi. Nē, nu, bet ja kaut kas ir tāda tīša ļaunprātīga darbība, tad to arī par kļūdu nevar nosaukt. Tāpēc es drīzāk laikam teiktu, ka varbūt pat nē, tāpēc, ka viss tev kaut ko iemāca, labas pieredzes tev kaut ko iemāca, sliktas pieredzes tev iemāca vēl vairāk, bet tā kā, ja tu kādam tīši nedari tā kā pāri apzināti, tad es neuzskatu, ka tā ir. Tu kļūdīties var tiešām, ja tu tā kā, nezinu, kādam es nodarīšu ļaunu, un es ceru, ka mēs visi cenšamies nedarīt nevienam ļaunu, bet tas arī, jā. Es vienkārši varu iztēloties, ka kādam, nu, skatoties, pētot tevi vai, nezinu, sakot līdzi, ko dari, var likties, kad, nu, tā kā, kad abās zortēs, vienalga vai tur liberāli domājošāks vai konservatīvi varētu likties, ka tu esi tāds kontrasta cilvēks, kas mētājas tur tā, vai šādi būtu pareizi vai ne, ņemot vairāk, ka tu esi bijis gan KPVLV, kas ir viena tipa partija, tad jaunā vienotība, un arī diezgan publiski bija zināms, ka tu esi bijis kopā ar Šlesera dēlu, kas, nu, jā, noteikti daudzos cilvēkos ir radījis jautājumu tā kā par to, kā tu ej tālāk, bet jā, kā tu jūties par to? Nu, es nezinu, man liekas, ka manas vērtības un tas fundaments, kas tā kā ir manī kā cilvēkā, nevienu brīdi nav tā kā bijis savādāks, un tas vienmēr ir palicis tieši tas pats, un tās vērtības man nekad nav mainījušās. Es vienmēr esmu bijis ļoti tā kā progresīvi kopumā domājošs cilvēks, un vienkārši tas viss ir par to, ka cilvēkiem patīk. Nezinu, tas ir izlasīt, tā kā bet nosodīt pēc vēlāka, pirms viņi izlasa grāmatu. Nezinot neko tā kā ne par, nu arī attiecības nosodot, nezinot neko par cilvēku, ar ko es biju kopā attiecībās, neko par mani, vispār neko nezinot. Un tā kā, bet visiem ir uzreiz tā kā kaut kāda zīmoga, ka tikai tāpēc, ka tur kaut kas, tad uzreiz viss ir slikts, un tas cilvēks ir slikts, un es esmu slikta, un tad tā kā tu saproti, ka, ja cilvēkiem tas likt visu kaut kādās kastēs, un viss ir melns vai balts, tas atvieglo dzīvi un palīdz funkcionēt šajā sabiedrībā, nu ok, dara tā, bet tā kā tu vienā brīdī saproti, ka tu to cīņu neuzvarēsi, un kamēr, tas ir tik bieži sanācis pēdējos gados, ka kāds tā kā ir izdomājis, ka tā kā es esmu tur kaut kādā briesmīgi, tikai tāpēc, ka es ar kādu tur, nezinu, es biju kādā partijā vai kādu biju kopā, un tad tu sāc runāt ar cilvēkiem, un viņiem ir, bet tu esi patiesībā jauka. Un ja ir runa par attiecībām, jo godīgi, man liekas, mēs katrs varam savu galvā nosaukt kādu kļūdu, ko mēs varētu uzskatīt vai kā cits uzskatītu, bet mums katram tajā dzīves situācijā mēs taču to nedaram, mēs kaut kādu aprēķini. Protams, tas nekad nav aiz aprēķina, un tā kā man arī nav vispār nekā slikta, ko tajā sakarā pateikt, absolūti nekad arī nebūs. Tā kā vienkārši dzīve ir uz priekšu. Bet jā, man liekas, ja cilvēkiem ir vieglāk funkcionēt, spējot ielikt citus cilvēkus kaut kādās kastēs. Jā, pavisam. Un tā arī, man liekas, ir daļa no problēmām. Tā kā daļa no problēmas tajā, cik tagad ir nenormāli kaut kādos tā kā burbuļos visa sabiedrība, ka tu uzreiz demonizē otru pusi, tu vispār neieklausies, tu nespēji tā kā saprast. Es jau tā kā sākumā minēju par to, ka atslēga ir tā ieklausīšanās. Un, piemēram, tagad arī es ļoti cenšos arī savā šajā tā kā aktīvismā un tajā komunikācijā arī par konvenciju. Tas pats Kivičs Višējs, es ļoti cenšos tā kā dzirdēt un sadzirdēt to otru pusi un saprast, kāpēc viņi tā domā, jo viņi jau arī lielākā daļa tā kā tie, kas, piemēram, šobrīd ir pret, viņiem ir kaut kādas bailes un bažas, un viņiem jau arī iespējams ir kaut kāds pamats. Bet tas, ka mēs viņus uzreiz norakstam kā stulbeņus vai sliktus cilvēkus, tas nevienam beigās nepalīdz, bet palīdz tā kā ieklausīties un mēģināt paskaidrot, ka tā kā, vai tiešām, vai šī ir taisnība, vai šis tā kā atbilst kaut kādai loģikai vai patiesībai. Tā vietā, lai tā kā uzreiz norakstītu visu sarunu, un tu tos tiltus nodedzini un nekad nesasniegs to otru pusi. Un tas arī ir, tā ir liela problēma šobrīd, tā kā arī tādā, es nezinu, vairāk liberāli domājošā sabiedrībā. Man liekas, ka mēs visi cenšamies parādīt savu kaut kādu morālo pārākumu viens par otru, un tā vietā, lai spētu apvienoties par kādām lietām, mēs šķeļamies un viens otru apceļam un noliekam, un beigās uzvar pretējā pusi. Bet man liekas, ka neviens arī vairs negrib iziet uz dialogu. Man liekas, ka visi ir uzvilkti un tā kā gana daudz esmu klausījies tevī un tagad viss.
Un tad jau varbūt tieši tas ir tas, ko pieņemsim mūsu kaimiņu valsts jau sen gaidīja, ka beidzot mēs sašķelsimies tik tālu, ka vairs negribam klausīties. Es domāju, ka jā, bet arī tas, ko es nezinu, es tiešām tagad redzu, tā kā šonedēļ, un es nezinu, kad šis iznāks, bet tā kā rītdien būs lielais protests, cerams, ka lielais tā kā tur īkšķis par to, ka viss izdosies, bet es neesmu tik lielu un tā kā spēcīgu un foršu vienotības sajutusi. Vienotības, ļoti dzīvīgi. Bet tiešām tā kā es neesmu to sajūtu tā kā redzējusi tik sen. Un man liekas, tiešām cilvēki ir sapratuši, ka tā kā notiek kaut kādi procesi un lietas un virzība, kas galīgi nav pareizajā virzienā. Un ka tiešām vienkārši ir tāda jauda tajā, ka mēs beidzot esam nostājušies visi kopā. Un tas, man liekas, ir tik skaisti un tas ir tā kā jāturpina. Un tas ir ļoti, ļoti labs signāls. Tā kā redzēs, kā, protams, tas viss beigsies. Bet šis ir tā kā pierādījums tam, ka, ja mēs gribam saņemties un apvienoties, tad mēs varam. Un tie ir milzīgs spēks. Un ka nav viss pazaudēts, un ka tie negatīvie cilvēki, kas komentē tās visas šausmas, tas ir tikai šķirāts mazs burbulīts. Un tā kā apkārt mēs dzīvojam sabiedrībā, kurai patiesībā rūp un interesē. Un varbūt viņi baidās izteikties, varbūt viņi baidās, ka viņus kāds nosodīs. Bet beigās tā kā, kad viņi, nezinu, atnāk uz to protestu, piemēram, tad var redzēt to visu jaudu. Cilvēks, tā kā viņam ir spēks un viņam ir vārds. Nu, tevī tiešām, man liekas, ir milzīgs, tas dzīvums ir tādu pozitīvo gaismu vispirms, un tad tā kā visu negatīvo. Bet tieši tāpēc mums ir vēl viena, tā teikt, aktivitāte, spēle saucās When Life Gives You Lemons, jeb, kad dzīve sniedz. Es tieši domāju, kāpēc te visur ir citādi. Kad dzīve tev dod tādu nepatīkamāku situāciju, šajā burvīgajā lielajā citronā ir situācijas. Viņas nav nekādas tur trakās. Arī skatītāji, klausītāji, ja jums ir kaut kādas situācijas, kuras jūs gribat, lai pārbauda, tad mēs varam šeit to izmantot. Vienkārši ķipa negatīva situācija, un tā kā tev būs tur teiksim, šodien izmazgāt zobus. Un tev ir jāizstāsta, kā šī kļūda patiesībā var kļūt par labu lietu. Ok, labi. Tu vari izvilkt. Par zobu mazgāšanu nezinu, kā es atbildētu. Tā, ok. Aizmirs mājas atslēgas, bet durvis ir aizcirtušās. Sleepover. Jā, šis, protams, šis ir bišķi čakars, tāpēc, ka būtu jāsauc servis un būtu jādomā, bet tas nav nekas tā kā neatrisināms. Kaut kā durvis vajadzētu mūķēt vaļā, bet man liekas, ka tā ir forša iespēja sazināties ar kādu savu mīļu draudzeni, kur tu sen neesi saticis. Varbūt tā kā, ja nesanāk tajā dienā tās atslēgas dabūt, tad varbūt palikt pa nakti un pavadīt forši laiku ar kādu savu mīļu cilvēku. Vai aizbraukt pie mammas, kas arī varbūt sen nav satikti. Tāds labs veids. Es domāju, ka globāli šis ir labs veids, kā beigās tā kā komunicēt ar sev tuviem cilvēkiem un aprunāties par visādām tēmām. Tāpēc, ka mēs visi dzīvojam tagad tādā arī haosā un ar tik daudz darbiem, ka arī draugus satikt. Vismaz man nesanāk tik bieži, cik es gribētu. Bet šī izklausās pēc foršas iespējas, kur tev nav variantu. Es novēlu, lai kādam aizciršas durvis. Labi, nē. Bet idejiski, kā simboliski, lai atvērtos jaunas durvis. Wow, ok, labi. Durvis ciet, loks vaļā. Īsmā, ja pirmajā stāvā varbūt vēl, jā. Tā, labi. Atbilst man. Jā, labi, tad varēsim vienmēr. Jau nākamā būs. Tā, labi. Esi ceļojumā un saprotu, ka pazaudēts maks ar visiem nav. Ārvērts, man tā nav bijis, paldies Dievam, to es ceru, ka nekad nebūs. Bet, labi, pavēršam šo pozitīvi. Es zinu, ka man darba kolēģiem tā notika tieši nesen. Viņi bija Itālijā un viņiem bija jābrauc uz citu pilsētu no Venēcijas, ja nemaldos. Vai kaut kur, viņiem bija jābrauc kaut kur pilnīgi citur uz kaut kādu Latvijas konsulātu vai godu konsulu vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņiem tas sanāca diezgan forši ģimenes tāds road tripiņš beigās. Tā kā, ka tev vienkārši nākas aizbraukt uz citu pilsētu, kaut ko citu paskatīties. Un visu tā kā dokuments var sataisīt no jauna, tā nav traģēdija, būs varbūt smukāka bilde savā pasaulē. Tas uzmanās. Tas ir pozitīvi, tā kā svaiga lapa, bet man liekas, tādā ceļojumā tas tiešām ir iespēja jauna pieredze. Un iemācīties uz nākotni, kā strādā tie procesi, un varbūt kādam pēc tam pastāstīt. Es tieši gribēju teikt, ka man liekas, ka tā ir laba iespēja saprast vispār,
kā strādā konsulārais dienas, tieši tā, jā. Labi, ejam tālāk. Labi. Šeit ir, jā. Tā pēdējā lapiņa. Tā. Tā interneta pieslēgums pazūd tieši svarīgas Zoom sapulces laikā. Mums visiem šis ir noticis. Tā kā, labi, visas sapulces, cik svarīgs sapulces jautājums. Tā ir tur sapulces ar kaut kādu valsts prezidentu, varbūt nav ideāli, bet teiksim, ir sapulces ar valsts prezidentu un visi internets pazūd. Bet tad tu neko tur nevar izdarīt. Tas ir, man liekas, ka nav ko cepties par lietām, kuras tu nevari kontrolēt. Atslēdzies un pieslēdzies ar hotspotu. Tāds, vētēt, tāds. Ļoti praktiskais latienis, bet, es nezinu, man liekas, ka ir jēga stresot un domāt par lietām, kuras tu vari ietekmēt un kontrolēt. Un man liekas, ka tā lielā māksla ir spēt atlaist lietas, kuras tu nevari kontrolēt. Tu nevari kontrolēt to, ka tev pazūd internets. Tas notiek, un tas ir ārpus tavas kontrolas, un jebkurš dzīves cilvēks to sapratīs. Un tā ir arī ar visu citu. Ja tas ir kaut kas, ko tu vari labot vai ietekmēt, tad par to var stresot. Bet es esmu šobrīd nonākusi vismaz tiešām tādā nelielā vaiprātā dzīvojot to pēdējo mēnesi, kur tu katru rītu mosties vienkārši ar tādu, paskatos kalendārā un vienkārši maucu cauri savai dienai, un tad tu attopies svētdienā un nesaproti, kur ir nedēļa palikusi un kā atkal ir pirmdiena. Tad nav jēgas tērēt laiku un resursus tai stresošanai un domāšanai un overthinkingam un visam tam, tāpēc vienkārši jāiet tālāk. Un tad ja ir lietas, ko tu vari darīt labāk, tad tu viņus dari labāk. Ja tu nevari, tad neko. Jā, tad pieņemsim, ka ir... Es atvainojos, tā man 24-7 gadus. Tad es gribēju vienkārši pajautāt, ko tu novēlētu kādam, kas šobrīd klausās, skatās mūs, un kurš nevar vai kura nevar saņemties kaut kādas izmaiņas dzīvē veikt, jo ļoti bail, ka nokļūdīsies. Teiksim, pamest darbu saldējumu veikalā, kur vismaz ir ienākumi regulāri, lai beidzot sāktu gleznot. Un ir bailes kļūdīties. Ko tu novēlētu? Ir viegli pateikt, nebaidies, tāpēc, ka who am I to say that? Es nevaru to pateikt, bet man apkārt ir tik daudz piemēru, arī apkārtējos mīļos cilvēkos. Tā skaitā, piemēram, mana māma, viņa 55 gadu vecumā pārdeva savu mūža biznesu un savu uzņēmumu. Kur viņa, kas viņai, man liekas, bija lielāks bērns, es viņai biju bērns apmēram. Un iestājās mākslas akadēmijā un tagad studē ar 19-gadīgiem jauniešiem bakalaurā 2. kursā. Mums katram ir tik daudz iespējas un veidi mainīt savu dzīvi un pagriezt kaut kādas lietas. Un skaidrs, ka tu nekad nezināsi. Viņa arī vēl nezina, viņai tagad ir 56, vai viņa kļūs par kaut kādu superzināmu glaznotāju, bet viņai tas nenormāli patīk. Un viņai viņai ir liela kaisla pret šo visu procesu, un es to redzu, un es redzu, cik viņa ir priecīga. Un, piemēram, pretēji tam, cik viņai bija liels stress tajā brīdī, kad viņa kad bija visā šajā modes industrijā, kur vienkārši no tevis visu laiku sagaida kosmosu, un tā industrija vienkārši mirst tavu acu priekšā apmēram. Vienmēr jau būs grūti, un ir tas kaut kāds pārējais posms, kuram ir jāizaug cauri, bet man liekas, ka es fundamentāli ticu, ka dzīvē viss vienmēr notiek tāpat vien un pagriežās uz labu, un ka vajag tos kaut kādus drosmīgos soļus spērt, lai spētu virzīties tālāk, un būs grūti, būs tādi growing pains, bet es nezinu, līdz šim viss, kas dzīvē ir noticis, es zinu, ka ir noticis, tāpēc, ka tā tam ir bijis jābūt, un tas, man liekas, tā arī ir jāuztver. Tā vismaz ir kaut kāda filozofija, ar kur es pieeju tam visam, bet ir viegli pateikt nebaidīties, bet tur vienkārši dažreiz ir jāuzticās tam, ka, ja tev ir kaut kāda iekšējā kņudoņa un sajūta, ka tu gribi kaut ko mainīt un tev interesē kaut kas cits, vai es nezinu, vai tu gribi mainīt darbu, vai gribi pamest kaut kādas attiecības, kurās tu nejūties labi, tad gan jau ir iemesls, kāpēc tev ir tā iekšējā kņudoņa un tā sajūta, un tas droši vien ir pareizais solis, un tu varbūt vēl nezini, vai ir un kad būs, bet paies mēneši vai kaut kādi gadi, un tad beigās tu pastīsies atpakaļ un sapratīsi, ka jā, savādāk mums nevarēja būt. Un es nezinu, man liekas, ka mums katram ir kaut kādas tādas pieredzes dzīvē, kas to pierāda. Vienkārši dažreiz tu aizmirsti par to, un tāpat ir bail par to nākamo soli. Bet vienkārši jāiet un jādara un jāuzticās tam, ka tu esi pietiekami spējīgs, lai pārvarētu tās grūtības. Jo mēs katrs esam, man liekas, kad tu tiec iemests karstā ūdenī, tu beigās izpeldi ārā. Taisnība. Un tev arī ir apkārt cilvēki noteikti, kas cerams, ka ir apkārt cilvēki, kas palīdzēs tam vienkārši visam tikt cauri vēl labāk.
Paldies tev, Beata, tiešām. Man liekas, ka noteikti mēs varam no kaut kādiem taviem stāstiem noteikti sasmelties, to drosmi iet, pat tad, ja reizēm liekas, ka ir lielāka pretplūsma nekā plūsma. Un tiešām liels tāpēc, ka tu atradi laiku šajā trakajā laikā būt šeit. Paldies tev, ka uzaicināji. Tas tiešām ļoti, ļoti daudz mums nozīmē. Un paldies arī runājot, paldies jāpasaka arī Eleport, kurš mums ir šīs telpas nodrošinājis. Un paldies arī klausītājiem, kas ir līdz šim momentam noklausījušies. Tā kā visiem paldies un tiekamies jau citā epizodē. Uz tikšanos!